Tātad, nu ko, visiem čau. Šodien mēs esam Brekšcopē, Lielupe, Jūrmala, Drūciemā. Man vecā vietiņa. Daudz esmu atšķirējis. Es jau esmu atbraucis kādos 6:30, tagad liekam 7:20, liekam es asējos, kam ir sistēmas. Uzjaucas barībiņu, parādīšu, kas man bija barībā. Bija jau viens breksīts, bet diemžēl nogāja, un viena rauda bija maziņa. Viens breksīts nogāja, copītas draugi tagad ir. Parādīšu, ka es mājas barībiņu, kādus uzmīsīju. Un arī tie rausta draugi. Izstāsta, ka varbūt kaut kas patīk uz galvu. Bet es nedomāju, un es skatīsimies. Nē, šitā ir tukšā copība. Tā, nu ko, tikko bija copīta, tagad liekam, es lieku vienu pinku, tālāk iet man viens baltais, un tā, kamēr tās smuki sanāk. Es lieku pinka, baltais, divas pinkas un divi baltie sanāk kopumā. Varbūt kā kur var pielikt, arī beigās vēl vienu kaut pinku var pielikt. Laikam pielikšu vēl vienu tādu pinku. Nu, var arī pēc būtības vēl vienu likt tādu vairāk tā kā savādāk krāsiņu tādu vai interesantāk izstāst priekš breksīšu viss. Nu, šādi te izstāst. Un tagad liksim barībiešu barotuvā un metīsimies iekšā. Es pastāstīšu, kāda barības man ir. Barības pārsvarā izmantoju tādu tā kā vairāk melno. Tāpēc, ka nav vēl vasara vairāk izmantot labāk būs baltu krāsu, jo melnā krāsiņa tāda kā neitrāla. Un no tās gaišās zivs var baidīties īstenībā sākumā. Ārā mums ir ap kādiem laikam, man liekas, 12 grādiem. Varbūt jau bišķīt vairāk, es esmu pārliecināts. Nu, gan jau kad jau 14, 13 ir. Pa dienu sol 20 grādus, man līdz šortiņu, tāpēc cerams, ka karsts nebūs. Vakas man tā arī stāv spainīts ar ūdeni, lai es reiz varētu nomazgāt rociņus, noslaucīt un mēsties iekšā. Nu, tā. Gaidām brekšus. Barībās man ir esam ar šitiem te traperu pastančino, vai kā tas saucas? Pastančino, jā, man liekas, viņi tā bija viņas šīs divas krāsiņas bišķīt, un tātad pamatā man bija NG Bauskas, man nav tagad, es viņu izmet ārā. NG Bauskas, Big Brim. Tālāk bija traperis feeder sērijas Brim Veš. Traper līnis karusa bišķīt, vai tāda līnis, ka pats pienāks pastīsimies. Un Salmo Fishing Groundbait malnieks breks tā ir. Es izmantoju viņu pagājuši copīt. Šitā ir, man liekas, viņam vispār jauna barība, kas izgājusi tikai nesen pēc būtības ir. Tāpēc šādi te barība viņas tās, kamēr vēl nav tās pastančīno pienliktas klāt. Es tagad pa bišķiņai likšu, tagad jau breksīts ir, man liekas, uz punktu. Nu ko, gaidīsim copītas. Bišķi vajadzētu vairāk parunāt. Tikko bija vēl viens cits copīts ar citu, diemžēl. Neizdevās noķert breks. Pāgrubi šķīt piecert, tāpēc skatīsimies tā. Varbūt man nebūs tik labi dzirdams, jo daudz visā cilvēki ir. Nerunāšu ļoti, tā arī ļoti skaļi. Tā. Šī tā aukliņa pavisam jāpievelk. Šī tā ir perfekta. Tā. Video man nav bijis, man liekas, nedēļu vai divas kaut kur. Tāpēc, ka pēdējais mēnesis mācību vai grūti tagad ir viss tur jāparādi jānākārto mācībās, un tad būs vairāk video vasarā, man ir plāns braukt. Plāns ir likt video laikam reiz nedēļā, bet pēc iespējami, kā skatīšos, kā būs. Jo, man palika vēl cik tur 15 abonentēni, 15 sekotāji līdz 200 sekotājiem. Kad cipars būs ļoti patīkams cipariņš priekš manis, tāpēc. Un, jā, tur tagad skolā tur
visādi tur mājas darbi arī daudz uzdot, tur jāgatavojas pārbaudas darbiem. Tāpēc arī diezgan daudz jaunu video nav. Un cerams, ka būs ar ko papriecāt man nākošā darba, bet es neapsolu, jo iespējams tas, ka man būs jāgatavojas atkal pārbaudas darbiem, bet, it kā nākošā nedēļa jābūt brīvai, tāpēc skatīsimies, kā būs. Tātad, ko, jau labs laiciņš bez copēm, diemžēl. Nekas, kaut kas tur, reizēm kaut kas pabaksta, bet tāds, lai kaut kas tāds nav. Cilvēki arī diezgan daudz ir, tāpēc pārāk daudz arī pārāk skaļi arī nerunāšu. Tagad, copi uzlabo kā tikko bija. Kaut kas pārāk man tur stāv, man liekas, slieka, varbūt līnis kaut kāds, viņš tā lēniņam pārāk tagad sāk ņemt. Labi, mēs pavērosim. Un tagad es nesen paēdu. Un tagad ir laiks ap 11, kaut kur, man liekas, bija. Un tagad nākamais man būs hokejs, paskatīsimies hokejiņu. Es domāju, ka zivs aktivizēsies vairāk uz vakara pusī, tāpēc, ka tagad, baigi karsts ir kaut kādi grādi, 20, es teiktu tā. Starp citu, vēl gribēju pateikt jums to, ka, piemēram, ja kāds varētu kaut ko ieteikt priekš copes, priekš video, būšu ļoti pateicīgs. Un vēl jūnijā man ir plāns braukt uz Bergadīķiem. Un varbūt kāds varat ierakstīt komentārā, kas tieši labāk ķertos uz skolu un kādu barību likt taisīt uz Bergadīķiem. Tāpēc, vēlāk man pievedīs kukurūzu buņģiņā, es samāšu viņu, tā kā Brexit jums ļoti patīk. Un iespējams man barība beigsies visu, un tad būs tās jauna, to es arī parādīšu. Pēc ko? Sēžam un gaidam liels brekšus vai līņus. Ko vēl viens mazais plicītis. Laidīsim vaļā. Tātad vienlaikus sēdēju. Man blakus tur pa kreisi aizgāja cilvēks prom. Un pārmetu, domāju, to labāk iemetīšu pa kreisi. Tur man nāgāri brekšlāp ķerās un domāju, kāpēc neiemest, ja? Iemet un šī tāda smuka raudiņa. Šī tik te. Ko barot un reku raudiņu. Šitā ir baigi smukā. Tāpēc, ko. Tiesim tālāk, man tagad ir copīt uz šitā te. Uz šī te kā arī, kas pie baksta, bet tā liek man ir tikliņā. Tad man tikliņā stāv plicīciens. Tāds priekš voblis, man liekas, būs tāds normāls. Tāpēc, starp citu, brauda paņem uz sarkanu slieku parasto šeit. Dendobrinēts, man liekas, poļu sliekas. 4. numuru šitā te. Ko? Copējam tālāk un gaidām zivis. Padošu tagad. Ui, jā, forši. Ilgu laiciņu pagadam neko nesmu baigi filmējis. Man tagad liekas parādījās, tāpēc, ka saule baigi stipri saule, tāpēc, lai ēniņi tādi ir forši. Tātad, ko.
nostradēju vienu lietiņu. Tas ir šādi te. Toņās parādīšu jums. Tas ir sanāk samalta šā te kukurūziņa. Es lieku bišķīt barības un bišķīt kukurūziņas, vēl bišķīt barības pavirs. Tā kukurūza pa vidu, viņa tā suliņa tot breksni, tas baigi labi patīk. Un, nu ko, breks sezona ir atklāta, esmu ļoti priecīgs. Laiks tagad ir 13:30, kaut kur tā bija, man liekas. Un paņem, starp citu, visu ņem paviedām uz sliekām. Man arī beigsies liekas, bet man varbūt atvedīs. Mamma vai teica, nezinu, kā kurš jau tur skatījās tās. Tāpēc šādi. Un man norāvās vēl viens, laikam, breks, kaut kas bija milzīgs, bet norāvās, diemžēl. Norāva man, laikam, visu sistēmu. Ar ko sacēs, nezinu. Man bija teikt, visu sistēmu bija jāsīt, diemžēl, no jauna. Man bišķi tāds, bišķi tāds, viss tādā steidzīgā tempā, tāpēc nefilmēju neko tādu pārēju. Gribās iemest un atkal skriet tos breks. Azarts atkal parādījās. Breks. Nezinu, es nezinu, ko vēl pārāk pateikt. Baigi priecīgs esmu. Tagad man copē, kas notiek uz kreisā kādu, bet it kā nē. Nec svejiņš. Un pagaidām tikko pārmet viss. Viss pagaidām tā pa lielam klusē. Tāpēc, nu, gaidīsim vēl copīts. Es ceru, ka pusotras kilo šodien jānoķer breksīs, tāds normāls breks vai 2. Tagad iet mums hokejs. Skaits ir 2-2 Latvijas ita. Skatos hokeju un šitās te tagad atkal raudiņa šitā te kāja. Tā grami kā 250 kaut kāda. Tā, nu, ķersim tālāk, skatīsimies tagad uz jau savu kukurūziņu un gaidām copīts. Man drīz tad citu beigsies barībiņu, tāpēc jauksim drīz jaunu. Bišķīt savādāk, bet, nu, apmēram tas pats jau arī sanāks. Zivis ir, tas man ļoti padara priecīgi, tāpēc, nu ko, tagad gaidam un sākam. O, cope vēl. Tikko tā ritīgi, man liekas, paraustīšu to kātu. Nā, gaidīsim copīts. Tātad, nu ko, laiks mums ir ap 6. Tops kaut kāds ir, bet, nu, zivis, pajamītā kaut kāda tāda pauzīta ir. Iespējami, tuvāk 9 aktivizēsies zivis, tāpēc tagad, nu, nebija arī daudz ko filmēt. Bišķiņ tas paspinīgi vai pastaigāju. Uzjauc arī starp citu barības, tur jauc jaunas uzjauc. Nu, viss tas pats pēc būtības, tur nekas nemainījās, izņemot Big Brīmes, bišķījās to no trapper, tās te brīmleši. Nu, pīlišā te, kā spicy no senses, metod barību, metod feeder. Tāda aso. Un pieliek klāt vēl šoreiz melasīti. Tāpēc, nu, vienlaik te bija ēna, nebija vispār saules. Tagad sāk parādīties diezgan tāda saulītāka, stipras, degcāk. Nu, tikai tagad parādījās pēc būtības. Un varbūt palēniņam jau... O, copa draugi. Tagad palēniņam. Gaidīšu, pasūtīšu kaut ko sev paēst un skatīsimies, kā būs tālāk. Un cerams, ka vēl būs kaut kāda tāda smuga zivs, ko es varēšu jums parādīt. Starp citu par sistēmām. Citas sistēmas man bija kā parasti. Nu, pēc būtības cits neizmantoju inline, tikai viss kā parasti. Nu, jūs, tie, kur skatās, man jau zinās. Tie ko jauniņie, laikam nezinās. Tāpēc, nu, es dabūju. Man nesen arī cops nebija ordīgi tāda, tāpēc, ka man nebija sliekas. Man teica atved slieku. Kur, nu, un viņa nopirka un atveda. Tāpēc, nu, palēniņam šitā. Nu, nezinu, ko es lai varu pateikt. Gaidām zivis. Nu, ko mums tagad ir vēl 2 breksīši. Arī nelieli.
Tad, nu, es jums stāstīju, man sistēma ir. Man viss kā parasti, te fidergams ir. Un tāds kā stoperīts. Tātad mēs ņemam slieku, liekam augšā vienkārši. Tā, lai nav tāds, es parādīšu, kā es lieku parasti. Tā, lai ir tā kā viss tāda vienā kumosiņā, lai tā slieka nevar kaut kur citur tur kustēties savas citās vietās. Jo, ja viņa kustēsies, tad pirms kaut kāds var asars, to var apēst. Lai viss vienā čupiņā šķādā, te mums ir. Un tagad ņemam barībiņu. Toņās tā. Es daru tā, ka es paņēmu bišķīt. Ielieku. Bišķīt šķiņā te ielieku. Vai bišķīt tur barība ir iekšā. Un pa visu, es teiktu ekonomiju bišķīt, jo liekam centrā kukurūzu un pa virsmu liekam parasto. Man jau barība, kas te samaisīt. Šādi tas smuks sanāk. Tātad, nu ko, jau ir vakars. Bija man vēl 2 breksīšas, es jums parādīšu, kā tas noķer. Tagad jau kārtojamies. Tagad ir es pateikšu, tagad ir ap 9 kaut kur. 9:40, man liekas, vai nu 10 jau vakarā, kas tāds ir. Nu, kopumā man bija 5 zivs, un vienu es atdevu tur draugam. Lai viņam vienu zivtiņas atdevu tur, tad man 4 tur tīkliņas parādīšu. Tur bija viena tāda raudiņa no paša mazākajām atdevu. Tā. Šķērītes, tā. Nu, pēc būtības šito arī var šitā negriezt. Galvenais šit no viņu baroto šito. Jūs redzēsiet, esmu diezgan stipri saulē nodedzis. Man visas rokas pilnībā deg. Tāpēc, nu, vienīgais mīnus copējot tādā karstumā, man liekas. Bet, nu, labi, ka bija labi pavadīts laiks. Un galvenais, ka nav arī pa nulēm. Arī viens tas no galvenajiem faktoriem. Ka pa nulēm nav, tad jau ir labi. Tātad piestiprinam tagad aķīti. Un šitā makšķa mums arī ir gatava, lai braukt jau transportīties tā. Paliek uztveramais tikliņš, galdiņš un viss. Tad es jums parādīšu to zivtiņu. Lai arī tas tikniņš bišķīt izžūst. Nu, labs viņš tam smirdēs un nebūs tas labākais pats. Tā. Šitais pēc tam salikšu tā, nu ko es jums parādīšu zivtiņu tad beigās. Tātad, nu, velkam ārā tagad. Es ceru, ka varēs labi redzēt šo. Nu. Nē, kur vien tāds lielāks ir, tas ir kilograms, ir tik 950 grami. Nu, kilograms, jā. Šitā ir raudiņa un vēl 2 breksīši. Tāpēc, nu, kopumā bija 5 zivs, es vienu, bet bišķi mazāk raudiņu vēl atdevu tur. Tāpēc, nu, galvenais, ka copa izdevusies un nav vispār nulītēm. Zivtiņas atdošu Almai, jo Alma ļoti milkas ņēta kaut kāda zivtiņa garšīga. Tāpēc, nu, skatīsim tagad šis mezgaņš pie kā man bija piesiets uztveramais. Ne. Šis te glabājumais tikliņš jāatcier. Un šitā vienkārši jānomet tur. Tā ir maisiņa priekš jūs tagad ilgsim visu ārā un liksim iekšā maisos. Un vedīsim pie Almas. Alma būs, domāju, diezgan priecīga. Tāpēc, ka, nu, sen es neesmu bijis ķēris breksīšus. Un, nu, viņa tur viņas uztais kaut kur pājas, viņa uztep viņas uz panas kaut kur. Nu, viņai viņi garšo, tāpēc
visu es izdarīšu pēc tam, un, nu, šodien man visas zivis bija noķertas uz sliekām. Tad citu, neatstājieties sevis miskasti, ka man tukšs pats, un es droši izmetīšu ārā. Tur arī visos, kas tur arī esmu lietojis, es arī visu izmetu parasti. Nu, kad atbraucu kaut kādām tur, kad es arī dažreiz te meklēju kaut kādas vietas jūrmalā, kur var patsupēt arī, vai kaut kur aiz jūrmalas. Skatos, ka, nu, diezgan daudz, kur ir piemēslots viss. Nesmuki tā ir. Atbrauc vietā, tev tur ir buņģiņās no tārpiem, no visajiem. Nu, nezinu, cik tas ir smuki. Vai tad tiešām tik grūti vienkārši savākt pēc sevis. Tad kārtosimies un brauksim laikam maiņās. Brauksim pie omis, aizvedīsim zivis, tāpēc, un arī izskrāmēsim ārā no mašīnas, tāpēc, nu, tas arī būs video beigas. Paldies, ka skatieties, un redzēt nākamos video, un droši rakstiet komentāros, kāds jūs video gribat redzēt vēl, kādas zivis sugas jūs gribat vēl ieraudzīt. Tāpēc, nu, tiekamies nākamajā video.